Jā, iesākums tāds slapš, bet nesolu, ka vairāk līs. Un ienākot šeit jau viss liekas tāds super zaļš. Nu tāds kādi pumpuriņi jau, mēlenēm, kāds milzīgs. Un te ir kaut kas uztaisīts. Kāda būdiņa. Lūk tā, esmu mežā. Pagaidām. Tā šī laikam ir slēpošanas trase, ko es secinu pēc tām lampām. Un tad, nu, dodamies, un te jābūt figūrām, koku figūra mežs. Un te ir tāds augstāks kalns. Trepe tur ir uz priekšu. Cik forši. Šorīt lija lietus. Un vēl braucot ar mašīnu līdz stāvlaukumam liela. Nu, iesim lūkot. Ja es gribu kaut ko parādīt arī jums, mana nojošana ir nevietā. Nūjas maisa. Bet labi, aiziesim līdz tām figūrām. Un gan jau paspējuši arī iznūjoties. Ko es cimdu noliku? Ir kā tā. It kā nevajag cimdu, bet tas tā priekš nojām. Cik te ir forši. Tāds liekas, ka sūnas mostās no ziemas miega. Un tāds forša sajūta. Raudzīsim, kas te notiek. Tā. Par šīs vietas eksistenci es neko nezināju līdz brīdim, kamēr es iegāju mapī skatīties, kur es atrodos. Un, lūk, pirmais dzīvnieciņš. Te ir takas, te ir atpūtas vietas, te ir sabiedriska tolete, te ir nekur atpūsties. Tepat netāli ir bijusī sanatorija un viņas teritorija, un es pieļauju, gan jau arī šī vieta ir tās ietvaros. Kas tur augšā sēž? Nu, es sapratu, kas tur sēž. Bebra puikas vai pārītis. Gan no viņu graustajiem izveidots kaut kas tāds. Forši skaisti. Sūpolītes bērniem. Un te lapsa kūmiņš. Nu, pastaigi laukums un te viens guļ. Un kas tas ir, kas te guļ? Ķepainis. Vēl ziemas miegā guļ lācis. Jā. Tā, tad tālāk skatāmies, kas tur ir. Aha! Es nojaušu, kas tas par razbainieku ir. Kurmja puika. Kurmis iznācis meklēt īkstīti. Forši skaisti, vai ne? Un rau zaķis atnācis atpūsties. Te vispār kaut kas ir uzrakstīts. Varbūt veidotājs. Es gan bez brilles neredzu, pēc tam izlasīšu. Zaķa kungs, bet te jau vēl. Kas pa garām ausīm. Oho, un te kāds burkāniņš atstāts. Vai ne? Tā, nezinu, pastīsimies, kas ir šeit.
Wow, cik interesanti. Man maisa nūjas. Nūjas. Būs jāuzliek savādāk jāizdara. Tā, te nu ir tas, kad forši, kad ir man nūjas, kuras es varu salikt. Salikt maziņas. Salikt maziņas. Un pielikšu mugursomā apakšā. Forši, ka tā. Arī mugursomai apakšā ir siksnas, kur var arī palikt nūjas apakšā. Nu, nūjas forši apakšā, piestiprinātas. Un tagad es varēšu baudīt pastaigu. Tā, un te nu var nojaust, kas tā tāda ir. Čūska, ja? Nu, tāda skulptūriņa uztaisīta. Nu, arī te ir šāda. Labi. Mežs ir liels, varens, skaists. Tā kā staigāšu. Iespējams, es iziešu arī laivā. Man vienbrīd likās, kad arī šeit Daugavā ūdens ir pacēlēs. Nācu skatīties, bet ne gramu. Viss ir super.